gada sporta žurnālists vai fotogrāfs. Ulvis Broža ir daudzpusīgs sporta žurnālists, kurš darbojas visās frontēs. Raksta, komentē, veido reportāžas un podkastus video un audio formātā. Viņš analizē hokeja norises un faktos ir precīzs kā pulkstenis. Par nominēšanu gada sporta žurnālistam Ulvim ir prieks. Vai man ir pārsteigums? Man ir pārsteigums noteikti. Tā ir arī kaut kāda tāda iekšējā dilema, jo man šķiet visiem žurnālistiem iekšā sēž tas, ka viņi varbūt grib palikt kaut kur aizskatuvē, kaut kur aizkulisēs palikt un nebūt tie varbūt, kurus sveidz. Šis gads bijis dažādiem notikumiem piepildīts, taču visspilgtāk atmiņā ir palicis kāds nesens notikums. Viņš kopā ar kolēģi Lotāru Zariņu rudenī pēc pašu iniciatīvas un ziņkāres devās uz Somiju ciemos pie jaunā hokeista Alberta Šmita, kurš iespējams būs visaugstāk draftētais latvietis NHL. Ulvis tas vairāk nekā skaidrs, labākais Latvijas hokeja insiders, virsraksti noteikti, tā ir viņa medusmaize, tādi precīzi, trāpīgi un pareizi. Vadošais hokeja podcasts, viens no vadītājiem, tas arī noteikti jāpiemina. Un, gada sporta žurnālists, es domāju, ka tam jau sen vajadzēja notikt. Un tieši sportistu dzīves stāsti ir tie, kas Ulvi Broži aizrauj. Man patīk pastāstīt par cilvēkiem. Man šeit tas ir pat vairāk par spēles iznākumu, jo sports jau nebūtu interesants. Vienkārši iziet divas komandas, vieni sameta grozā vai iesita vārtos vairāk bumbas nekā otri un viss beidzās. Interesanti jau ir, kāpēc viena uzvarēja, kāpēc otra zaudēja, ko tas viņiem maina pēc tam, vai viņi no tā mācās, vai viņi no tā kļūst labāki. Cilvēkstāsti, viņu pārdzīvojumi un izvēles ir tas, kas iedvesmo. Savukārt, runājot par žurnālista darba aizkulisēm, nerodas sajūta, ka kaut kas no tā ir nepanesams. Tad, kad ir zināms rezultāts, tad darbs patiesībā tikai sākās, bet tā neredzamā daļa, es domāju, daudz nenojaušu īstenībā, cik es negribētu saskaitīt dzīvē, cik ilgu laiku esmu pavadījis vienkārši gaidot. Ulvis uzskata, ka par sporta žurnālistu var būt tikai tad, ja esi fanāts. Kaut vai esi atvaļinājumā Madeiras salā pie rīta kafijas, sekosi līdzi sporta notikumiem. Teiksim, nokomentēt hokeja spēli, tās ir 2 stundas, ko visi dzird. Un tās ir neskaitāmas stundas, ko neviens nedzird. Tā ir apkopota statistika, tie ir dažādi paši atrasti, izrunāti vai kaut kur izlasīti stāsti par cilvēkiem. Un, ja tu noliktu to malā kaut vai uz mēnesi, pilnīgi, es domāju, pēc tam būtu tik grūti atgriezties. Jā, nav nejaušība, ka mēs esam tieši šeit. Mežaparks par laimi man tagad sanāk diezgan tuvu manai dzīvesvietai, pāris kilometru attālumā. Un, vasarās braucot ar riteni vai ejot pastaigāties vai skrienot, ļoti bieži sanāk iegriezties Mežaparkā. Un man šeit katram latvietim šī ir īpaša vieta. Es teikšu godīgi, ka man sports ir ne tikai darbs, bet tā ir arī izpriece. Un man patīk arī brīvajā laikā skatīties, un es to neuztveru kā apgrūtinājumu. Un, ka latviešiem vispār vajadzētu vairāk kustēties, mums vajadzētu vēl vairāk runāt par to, un beigās ne tikai runāt, bet arī sākt darīt.